pēkšņi ceļš arī aizved līdz aktieriem? Tas bija tāds mērķtiecīgs gājiens vai gluži nejauša sagadīšanās? Man bija Ventspilī viena radu meitene. Mēs ļoti reti tikāmies, bet viņa bija par mani vecāka. Viņa bija ļoti skaista. Es vēl tagad atceros, viņa bija no Amerikas vai no kaut kurienes radi atveduši vai kaut kā ļoti tievu zelta ķēdīti ar tādu mazu bizbizmārīti. Tādu man viņa tik ļoti patika. Un tā meitene teica, ka viņa būs aktrise. Un es skatījos sākumā uz to meiteni, es domāju, jā, es arī būšu. Es gribu būt tāda pati kā viņa. Bet viņa pat nemēģināja pēc tam stāties. Man bija tāds kroņa numurs bērnībā Plūdoņa Zaķīša Pirtiņa. Un es atceros, kad es viņu deklamēju, ja, kā toreiz teicu, tad man vienmēr bija aplauss un es nācu 2 vai 3 reizes klanīties. Un tur es kaut kā laikam sajūtu to dialogu ar skatītāju, bet es vēl atceros, televīzijā rādīja Valmieras teātra Hamletu. Un Rihards Rudāks spēlēja Hamletu. Nu, cik es 9 gadu vecumā, ko es varēju saprast no Hamleta? Izrāda beidzās, kad Hamlets ir miris. Es raudāju tā, ka man krustmāte nezināja, ko darīt. Un es vēl 2 dienas raudāju. Tad kā viņi ir spēlējuši un kāds tas kods, kāda tā enerģija ir atnākusi pie tāda maza bērna cauri televizoru ekrānām.